jūs esat tagad izveidojis to lapu. Šeit labajā pusē ir sadaļa reklamēt, advertise page. Ja? Ko tas tagad nozīmē? Ko nozīmē reklamēt lapu? Ja? Tas nozīmē, ka par mazu naudiņu jūs varat šo savu lapu reklamēt vai virzīt citiem lietotājiem. Ja? Tātad pirmais solis, ko jūs darat, jums ir jāizveido šis te sludinājums. Tātad pirmkārt jūs norādat, uz kurieni visiem lietotājiem jāpārnāk, kad tas būs Facebook sludinājums, tad jūs uzrakstīsiet nosaukumu, jūs uzrakstīsiet tekstu, jūs varēsiet pievienot attēlu, ja? Un pēc tam jūs uzreiz redzēsiet, kā aptuveni šī te sadaļa izskatās. Ja? Tad ir nākošais solis turpināt. Tātad jūs noģenerēsiet gan jūsu pašu atrašanās vietu, gan arī kādu auditoriju jūs gribētu, lai cilvēki skatās. Ja? Piemēram, ja mēs esam atzīmējuši atrašanās vietu visi cilvēki, kas ir no Latvijas, no 18 gadi un vecāki. Ja? Tad, kā jūs redzat labajā pusē, ļoti interesanti parādās statistika. Ka ja šajā gadījumā es uzrakstu Latviju, tad parādās, ka no Latvijas ir 240 520 cilvēki, kas ir no Latvijas un vecāki par 18 gadiem. Es varu pierakstīt arī Rīga. Rīga viņš neatrod. Pilsētu viņš neatrod vēl, diemžēl. Viņš atrod tikai valsts. Es varu pierakstīt arī Krieviju. Piemēram, Latvijas vietā. Ja Latviju izdzēšam ārā, pierakstām Krieviju. Viņš izkāpēc nemeklē. Latviešu. Krievija, ja. Piemēram, es saku, es gribu, lai to redzētu Krievijā. Tātad Krievijā jau kādu viņš rezultātu parāda. 3 977 718. Te ir atbildi, ja es gribu, piemēram, Vācija. Paskatīsimies, tik atbildīs Vācija. Tad cilvēki, kas ir reģistrējušies no Vācijas, ir 15 214 480 cilvēki, kas ir no Vācijas 18 gadu un vecāki. Bet tad, piemēram, jūs sakat, nē, man neinteresē no 18 gadiem, jo tad viņš vēl ir students, viņš nekur nebrauc. Es gribu no 25. Ja? Un šajā gadījumā man tiek pārskaitļots un pateikts, cik cilvēki atbilst. Un tad es saku, labi, dzimums. Es gribu, piemēram, vīrieši. Cik būs vīrieši? No Vācijas 25 gadus jau ir 6 miljoni. Pusē aptuveni ir sadalīts. Ja? Ideja sapratāt? Jā. Tātad, cik tas maksā? Tā cena ir staigājoša, bet vidēji par parādīšanu nemaksā neko. Maksā, ja cilvēki nospiedīs klikšķīti. Ja? Un tas klikšķīts vidēji būs cena aptuveni 5 eiro centi. Jautājums ir daudz vai maz? Mazāk nekā draugos. Jā, draugiem ir 5 santīmi. Ja? Kādā veidā šī reklāma parādīsies? Tagad es esmu uz ekrāna atvēris savu profilu, un kā jūs redzat labajā pusē, man tagad ir parādījušies reklāmas. Redzat, kur ir reklāma, ja? Tātad reklamēšanas iespēja sociālā tīklā jūs varat arī izmantot, kā jūs redzat, tās izmaksas nav tik lielas, ja jūs precīzi tātad nosakat šo savu mērķa auditoriju, kas jums interesē.